Tā es saprotu, Ansi, ir situācija tāda, ka šeit ir tiešām ļoti nopietna spēle šodien ar ļoti nopietniem pretiniekiem, bet es saprotu, tā ir tikai vēsture. Tagad ir citi laiki, citi rezultāti, un cik es atceros pagājušā gadā sērijas 3 uzvarām un tika izspēlēts maksimums 5 spēles. Spēle ir sākusies ar iemetienu centrā, un tagad jau aiziet nopietni pirmie uzbrukumi. Aizstāvās patreiz spēlē Lekriņu spēlētāji, metās bumbas ceļā un neļauj Kostuseva uzbrukums. Tās tikai gūta pirma. Varētu teikt, ka tiešām Slovākijas nogurums, kurā Lielvārds Cements neizdevās īsti nopilnēt vārtus, ko Lekriņu spēlētāji ar izsliekšanas spēlēm, un tad arī reāli. Un izgājiens 1-1 un vārti! Un tas mums šoreiz ir kā jau kurā reizi. Toms Akmeņlauks. Jā, šeit. Un redziet, kārtējais lieliskais uzbrukums vārtu priekšā. Lekriņš lieliski saspēlējās. Mums vajadzētu rūpīgāk tomēr. Un redziet, cik lielisku izspēli. Redziet, sako viena piespēle, otra, trešā piespēle. Precīzs metiens. Jau šeit tiešraide. Tad varbūt arī daudzi neatbrauc uz Lielvārdu, bet tā. Un vārti. Šeit ir jāsaka tā. Lekriņš parādīja, kā tas ir jādara. Un arī Lielvārds parādīja, cik lieliski un cik. Bet citreiz gadās tā, ka tu jau redzi golu savās acīs, jau varētu būt, jā. Cik es sapratu, Aivis ir ļoti daudz mācījies no... Un Mihēls Kostusevs par to laiku būs 4. vārdu. Redziet, mēs aizrunājamies un spēlēt līdz balvu, kā čempionāta labākais spēlētājs, jā? Oktobrs. Vien ir tā, ka laikam jau spēlētājiem... kāda rupja kļūda! Un vārti! Un atkal Toms Rīsmanis būs savus 2. vārtus šīs dienas spēlē. Jā, šeit gati rupju kļūda laukuma centrā, redziet, kāda piespēle, nesapratās mazlietiņ Kostusevs, Kostusevam šoreiz nebija daudz iespējas, bet šeit kļūdās un izgājiens un vārti! Mihēls Kostusevs parādā, un mēs jau redzam, cepures tiek mestas. Mēs tagad redzēsim atkārtojumā, lieliski redzēt kļūda, izgājiens. Spēlētājs aizsardzības ļoti bija pārliecināts, ka sekos piespēlē pēc 2/3. Jā, var teikt, ka... Un lielisks metiens, kārtējo reizi padodas Lielvārds komandai, un tas ir Mihēls Kostusevs. Lielisko piespēli Mihēlam Kostusevam iedeva Artūrs Kariņš. Un metien pa vārtiem. To arī mēs darām. Maza kustība, iespēle. Vārti! Šeit jau viss notika kā pēc mācību grāmatas. No nētās puses Juris Gribus no 1 minūte. Un vēl ir 20 dramatisks minūtes, bet perfekti. Lūdzu, kā šodien spēle notiek? Spēle ir ļoti ātra. Ar daudz piespēlēm, daudz metieniem. Spēle izdodās pašlaik Lielvārdas komandai. Otrais periods ideāls. Jā, pirmajā periodā tāda miegaināka spēle. Jūs varbūt paši nezināt, bet jūsu statistikā ir tā, ka jūs 2. periodu vienmēr visās spēlēs ļoti spēcīgi nospēlēt. Varbūt ir kāds izskaidrojums tam? Varbūt tās neesam gatavi jau no spēles pirmajām minūtēm sākt spēli. Iespējams, tāds variants. Tas ir, lai pamostos, ir 1/3 un tad jūs sākat spēlēt. Tā apmēram arī izskatās. Tad jautājums, kā domā, kā noslēgsies spēle? Cerams, pozitīvs nots. Paldies, lai veicās. Labi, paldies. Ļoti patīkama, mūs ļoti priecē. Bet ne jau tikai Lielvārdē notiek spēles. Šodien arī spēles notiek Rubenē, kur Rubena 6-3 ir vadībā pret Balsku. Arī tas rezultāts. Bet šādā līmenī rezultāts nenāk uzreiz. Ir tomēr
Jāpatiek un vārti. Un es domāju, ka tas ir kāds no rajiečiem. Jā, jo pieļāvam. Redzam šeit arī lielisku atkārtojumu. Jā, nu šeit bija zem kājas pat ielaist bumbu, jo tas zināmā mērā pretiniekam neļaut. Un vārti! Un kā saka, izmantojas to, ko mēs runājām, un vārtus droši vien, ka guva to sakmeņu. Un lieliski dribls Tomam. Vārti! Un Toms Akmeņvalds izvirzā uz metienu pozīciju Juri Gribostu un Lielvārdes konstablo. Un šodien es jau gribētu apsveikt Lielvārdes komandu ar to, kad Domas man mazliet dalījās, tomēr 4 vārtu īpašnieks, viņš laukumā bija lieliski. Aprunāšos ar Lekriņas komandas vārtsargu Normundu Krūmiņu, kurš pagājušā sezonā spēlēja Lielvārdes vārtos, lieliski aizvadot finālu. Ja? Tad netik daudz par spēli. Kādas ir sajūtas spēlējot pret savu komandu bijušo? Pirmkārt patīkam atgriezties mājās, bet pret savu komandu, saudabīgi. Tos, kad zini, katru spēlētāju nianses, bet, protams, ka grūti, jo tehniska komanda, labi spēlētāji, kā čempioni pagājušajā gadā, apmēram tā. Tad, zinot to, kā viņi spēlē, tu jau daudz uz ko bija gatavs. No tev varbūt komandas biedri tik daudz nepalīdzēja, lai veiksmīgāk aizvadītu šo spēli? Nē, protams, ka to jau zināja, gaidīja, jau zināja, kurš kuram dod, kurš ko nedod, bet grūti tāpatās. Saka, komanda jau kā komanda, gan pats vainīgs, gan komanda, un tas kopējais rezultāts. Paldies par interviju, lai veicas turpmāk. Komandā gan attieksmes, gan treneri, gan vispārējā ziņā man ir ļoti liels prieks, kad ir tāda spēlētāja Lielvārdē un panākumi neko neizpūst. Bet pirmkārtām ļoti liels paldies komandai par lielisko spēli. Paldies arī skatītājiem, ka jūs bijāt šodien tik daudz. Mēs aicināsim jūs arī uz citām spēlēm. Paldies par uzmanību un vēl neliela pēcspēles